šis ir tas jautājums, par kuru šodien ļoti daudz runā Latvijas iedzīvotāji. No šīs tribīnes ļoti bieži tiek piesaukta sabiedrība, tauta, tautas intereses. Tad man šķiet tas signāls, kas nāk no sabiedrības, kur vairāk nekā 30,000 cilvēki ir parakstījušies par to, ka cenas, kuras sagaida Latvijas iedzīvotājums, nav pieņemamas, ka tās šodien var iznīcināt daudzas mājsaimniecības. Tas ir ļoti nopietns signāls, kuram Saeimai būtu jāpievēršās. Un izskatās, ka laikā, kad valdošā koalīcija mēģina konsolidēt budžetu, tad ko mēs redzam? Kur tad notiek šī konsolidācija? Diemžēl šī konsolidācija nenotiek veicot izmaiņas valsts pārvaldē. Nenotiek tās efektivizēšana, ministriju skaita samazināšana nenotiek. Netiek apvienotas iestādes, kuras rada valstī izdevumus, piemēram, privatizācijas aģentūra, par kuru tā jaunais laiks daudzus gadus ir cīnījies, nākot politikā, kāpēc viņi nav likvidēti vēl joprojām, kaut vai pievienojot nekustamo īpašumu aģentūrai. Bet, diemžēl, mēs redzam to, ka ir daudz vienkāršāk paņemt naudu tur, kur vienkārši ir jāpaceļ nodoklis. Un šajā gadījumā elektroenerģijas cenas, kuras šodien ir pieejamas Latvijas iedzīvotājiem un kuras būs pieejamas vēl pēc cenu palielināšanas, viņas iznīcina daudzas mājsaimniecības. Godājumie kolēģi, jūs esat pieņēmuši lēmumu, ka visas dividendes, tātad nopelnītā nauda, tiek izņemta ārā no Latvenergo. Tagad jūs uzliekat vēl papildus nodokļus, kuri palielinās šo cenu. Tad sakiet atklāti, ka vienkārši jums vajag vairāk naudas, lai nevis mazinātu izdevumus budžetā, bet gan palielinātu ieņēmumus caur papildus nodokļiem. Labi, jūs ķeraties alkoholam, cigaretēm, skaidrs, saprotams, ideja ir atbalstāma, lai gan vai jūs ieņemsiet vairāk kopā, vai jūs veicināsiet tādā veidā ēnu ekonomiku, to laiks rādīs. Bet elektroenerģija ir tā nozare, tā joma, kurā Latvijas sabiedrība ir ķīlnieki. Viņiem nav citas izējas. Labi, atsevišķas pašvaldības uzņēmumi mēģinās kaut kādā veidā, piemēram, no Igaunijas iepirkt elektroenerģiju. Bet katra individuālā mājsaimniecība to, diemžēl, izdarīt nevar. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka sabiedrība maksās vairāk. Vai tā ir tā politika, kuru jūs gribat realizēt? Vai jūs gribat tiešām, lai mājsaimniecību skaits palielinās aizvien vairāk? Nu, nevar viņas samaksāt. Jūs varat likt vēl vairāk tos nodokļus. Nevar cilvēki samaksāt vairāk. Un kāpēc šajā gadījumā izmantot šo monopolu stāvokli, lai cilvēkiem izgrieztu rokas? Un man šķiet, ka šodien tomēr vajadzētu valdošai koalīcijai pārdomāt savu rīcību. Vai ir vērts tādā veidā mēģināt iznīcināt tos Latvijas cilvēkus, kuri joprojām cīnās par savu izdzīvošanu un nav aizbraukuši no šīs valsts. Jo ticiet man, visvieglākais veids, kādā veidā šos cilvēkus kaut kādā veidā nodrošināt ar gaišāku nākotni, ir nopirkt vienu avio biļeti, lai viņi brauc tagad uz Vāciju. Vācijas tirgus atvērsies un tur viņi varēs vairāk pelnīt. Bet mums jādomā tomēr, lai cilvēki paliek šeit. Man nebija iespēja debatēt par atjaunojamās enerģijas likumu. Es vienkārši varu pateikt kontekstā ar šo sadārdzinājumu, ka, protams, mēs varam jau tagad atkal skriet uz priekšu, teikt 40% atjaunojamā enerģija. Mūsu lauciniekiem būs darbs, visi ļoti labi. Kas par to maksās? Godājumie kolēģi, es neesmu pret atjaunojamo enerģiju. Es esmu par to, ka mēs nedrīkstam pieņemt lēmumu, kas finālā padarīs Latviju vēl nekonkurētspējīgu. Mēs varam runāt par atbalstu zemniekiem, jā, bet jautājums ir tāds, vai mūsu rūpniecība būs konkurētspējīga, kādas būs cenas, un man šķiet, ka šodien valdībai vajadzētu pēc iespējas ātrāk, ja jūs nevarējāt uz 11. gadu, vismaz mēģiniet uz 12. gadu, nāciet ar reālu reformu valsts pārvaldē, sāciet reāli efektivizēt valsts pārvaldi. Šodien visi eksperti, vairs nevis opozīcija tikai runā par to, ka reformām ir jānotiek.
Ir pēdējais brīdis pienācis, un tieši tāpēc šodien es aicinu tomēr atbalstīt mūsu iniciatīvu, ja, un ka mēs varētu atgriezties tomēr pie šiem pazeminātiem tarifiem. Ja jūs esat pieņēmuši lēmumu izņemt visas dividendes, atsauties uz to, ka pēc tam Latvijas Energo ir grūti attīstīties un risināt savas problēmas, kad notiek kataklizmas, kādas jau bija šajā gadā, tad vismaz šajā gadījumā samazināsim to nodokli tā, kaut vai nedaudz mīkstinot Latvijas iedzīvotājiem iespējamās izmaksas no viņu maciņiem. Paldies!